Šodien tikko beidzām spēli Pērnavā pret Narvu. Vakardien bija spēle Lietuvā pret Džugas 0-0. Šodien ar rezultāts 0-0. Varbūt tās jūs pēcspēles komentāri par abām spēlēm. Par abām spēlēm, principā mēs tā kā modelējām vairāk abās spēlēs tādu negluži teikt aizsardzības futbolu, bet kaut kur tādu taktisko spēli varbūt tās aizsardzībā. Galvenais tāds uzdevums bija neielaist, lai mazāk momenti pie mūsu vārtiem, kas principā arī izdevās. Jā, protams, kaut kāds bija tāds nepilnības, bet kopumā svarīgākais bija neielaist un mēģināt izveidot labus pretuzbrukumus, kas arī gan šodien, gan vakar sanāca. Jā, vienīgais nedaudz piekliboja tā realizācija, bet kopumā tās divas spēles, man bija svarīgi redzēt to pašatdevi spēlētājiem, kā viņi taktiski izprot tās lietas, ko mēs principā visu nedēļu gatavojām tieši uz šīm divām spēlēm. Jā, un tāds labs tests pirms sezonas, divas spēles, un praktiski daudz spēlētāji nospēlēja pusotru puslaiku, kas arī tā kā fiziski diezgan prasīgi bija priekš viņiem, bet kopumā var teikt, ka esmu apmierināts. Ar rezultātu arī, tieši? Vairāk ar sniegumu. Ar rezultātu, gribētos, lai mēs tomēr no tiem momentiem, kas mums bija gan vakar, gan šodien, nedaudz vairāk izspiežam, bet tas vēl mums ir laiks līdz sezonai šīs lietas uzlabot. Galvenais man patīk tas, kā mēs darbojamies aizsardzībā. Un principā tas sniegums, tā pašatdeve, savstarpējā komunikācija, tas bija labā līmenī. Rezultāts varbūt gribētos labāk, bet galvenais šajā spēlēs, kā es teicu, taktiski bija neielaist, nospēlēt labā aizsardzībā. Šodien abām pusēm bija vairāk zeltainās kartītes, arī tu saņēmi zeltaino kartīti no tiesneša kunga, kas par iemeslu tādai agresivitātei laukumā jutās diezgan skarbi, es teiktu. Es principā ar kartīties iesildos virslīgas sezonai, jo man diemžēl gadās bieži vien arī atzīmēties protokolā. Spēle, vienkārši, teiksim tā, it kā ir tā pārbaudas spēle, bet kaut kur tās emocijas sit pār malām un nedaudz arī tiesnesis varbūt izlaiž to spēli kaut kādā epizodē, jo arī pārbaudas spēle ir rāsts pārkāpums, viņš var uzreiz iedot zeltaino un, teiksim, visu to pabeigt. Bet viņš tā vietā pārunā ar spēlētāju, pēc minūtes viņš iztaisa vēl netīru pārkāpumu, viņš viņam parāda zeltaino, kas viņam jau būtu teorētiski sarkanā, viņš jau būtu nos no laukuma, un tas viss tā kā aiziet, un es arī to izsaku tiesnesim kā pretenziju, kad, lai viņš bišķi to kontrolē spēli, un diemžēl tiesnešiem nepārāk patīk, ka viņam aizrāda, un viņi domā, ka, var apklusināt treneru ar kartītes piešķiršanu. Paldies, veiksmīgi mājapceļ! Paldies!